Aiziet. Šeit MPLab TV. Manu darbu, tāpat kā daudz citus darbus, iedvesmo kāds konkrēts mēdījis, kuru es gribu varbūt izpētīt. Un bija ļoti liels piedzīvojums skatīties, kā lietas izskatās ar termokameru, caur termokameras lēcu. Un jā, es ceru, ka arī cilvēki, kas skatīsies, viņiem arī tas būs piedzīvojums redzēt, kā tas ir nevis gaismā, bet termo. Kāds bija jūsu, varbūt, lielākais izaicinājums šo darbu veidojot? Panākt, ka viņu var redzēt uz sienas, jo datorā veidojot daudz kas izskatās smukāk. Kāds ir jūsu iespējas par šo objektu un par izstaro Liepāju vispārīgi, ja jūs esat redzējuši vismaz daļu? Ja man ir jākomentē tieši par šo, tad es teiktu, ka atbilstoši situācijai, kas notiek globāli, par to kaut vai, kad ir saņemts Oskars par kaķīti. Jā, par kaķīti. Straumi. No straumi, jā. Un jā, bet kas ir tas tie kvadrātiņi, to es laikam nespēšu komentēt. Kāds ir jūsu iespējas par šo studentu veidoto projekciju? Ļoti skaisti, aesthetically pleasing. Jā, es domāju, ļoti piemērots sāktiem. Jā. Labi, vai jūs esat apstījuši arī citus objektus? Jā, apmēram pusi. Un kādas ir iespējas? Ļoti skaisti, manuprāt, šogad ir vislabāk no iepriekšējiem gadiem, jā. Liels prieks, kad ir izvietoti šādi objekti un cilvēkiem ir par ko priecāties šajā laikā. Do you have something to say about projections you see the light Liepāja? Yeah, that's super cool. I think it's ļoti patīk šito. Yeah. Super, thank you! Manu darbu tieši iedvesmoja Liepājas ģerbonis. Manu darbu sauc Lauva. Un tā kā mūsu ģerbonis ir sarkans, tas tieši neatbilst ģerbonim, bet manējais būs melns. Tā tāpat ir tāda atsauce uz to ģerboni, ne tieši tāds attēlojums. Un, jā. Es gribēju arī kaut ko tieši no Liepājas iesaistīt savā darbā. Super! Kāds bija lielākais izaicinājums veidojot šo darbu? Izdomāt kaut ko, kas būtu pietiekami interesanti, tā lai cilvēki nepaietu garām uz ielas un arī paliktu noskatīties. Es ceru, ka tas ir izdevies, bet to mēs vēl redzēsim. Manai iedvesma viennozīmīgi bija šī kara situācija. Lasot ziņas, bet tā doma vairāk bija par to, ka tas atspoguļo pasaules trauslo līdzsvaru un kurā robežas kļūst par izdzīvošanas jautājumu. Un, nu jā, un tad tas garīgais aspekts ir tāds
cik tālu mēs novalkam paši sev robežas un kur ir sākums un beigas viņām. Mani izaicinājumi bija tādi, ka sākotnēji es uztaisīju video projekciju, bet viņa neizcēlās uz mājas sienas tik ļoti, kā es biju iecerējusi. Un tāpēc vajadzēja uztaisīt otro variantu, kur es animēju ar citām krāsām, ar spilgtām krāsām, un tas arī bija mans lielākais izaicinājums. Jā. Kāda bija jūsu iedvesma jūsu darbam? Mēs gribējām parādīt Liepāju caur cilvēkiem. Un bieži svētkos, man šķiet, ka skatās uz tādām lielām lietām, bet īstenībā Liepāju izveido tieši tie, nevar teikt, ka viņi ir mazi, bet tā kā visi cilvēki, ne tikai lielās un spīdīgās un krāšņās lietas. Viņi arī ir krāšņi, bet jūs sapratāt. Jā, es sapratu visu. Un ko tu vari piebilst? Jā, tagad mums pateicu par šo projektu. Mums teica, ka mūsu mājas nosaukums ir Mainīgā. Un tad tas vienīgais tiešām mainīgais Liepājā ir paši liepājnieki, jo mēs augam un mēs attīstamies un mēs mainamies. Jā, tieši tā. Šobrīd es esmu ļoti pārsteigts par visiem darbiem, jo visi darbi šobrīd izsas ļoti amizanti. Jā, arī prieks redzēt dažus man zināms vārdus, kas ir veidojuši šos darbus. Kādā ziņā zināms? Principā kursa biedri. Es saskatīju vienu kursa biedri, kas ir visai forši. Un vai jūs domājat, ka šādi pasākumi uzlabo pilsētas atmosfēru? Pavisam noteikti uzlabo, jo tomēr tas sasauc visi cilvēks no dažādiem rajoniem kopā. Visi var atnākt, staigāt un izbaudīt ļoti labu laiku. Šo darbu mēs veidojam kopā ar Ievu un Amandu. Un mēs iedvesmojāmies no kodoskopa un tās tehnikas, ka gaisma spīd cauri. Un, mēs veidojam dažādas krāsas, pēc tam spēlējāmies ar to un tā tapa tas mūsu darbs. Un, jā. Jā, varbūt tas izaicinājums, kas mums bija tieši strādāt uz ēkas, jo nekad mēs to nebijām darījuši. Tas bija kaut kas jauns un ļoti forša pieredze. Kāds būtu jūsu novēlējums Liepājai? Ilgi uz priekšu, savādāk nekā visi cita, konkrēti savu līniju. Tikai tā. Superīgi. Lai priecīga visu laiku. Lai nebūtu kaut kāda tur, kā arī nebūtu. Turpin tāpat. Lai mums visiem ir vējš galvā. Tu vēl viens 400 gadus, Sasniegt 401 gadu arī. Lai dzīvo līdz 500. Tikai? Un pāri 500 plus. Vēl 400 miljonus gadu. Protams, saules mūžu Liepāja. Es vienkārši novēlu visiem mīlēt vienam otru un būt jaukiem vienam pret otru. Un ievērot visus cilvēkus Liepājā. Un pieņemt. Pavisam noteikti, jā. Un vismaz vēl tos 4000 gadus klāt šiem 400 un lūdzu mīlam viens otru liepājnieki. Mēs esam kopiena un mēs esam viens.